Kā Jānis saka, sākam. 3. epizode. Šodien mēs esam vienā Sēlijas upē, kurā precīzi es kā kārtējo reizi nezinu, jo Jānis, jūs sakot Jānim Facebookā, tad jūs redzat, cik liels sapals viņš tur ķer. Un tad bija mums doma atbraukt tieši šodien un 3. epizodē parādīt, kā sapals ķer nevis ar mušu, bet ar spinningu. Nu, lūk, tad mēs ar Jāni šodien mainīsimies, iesim pa upi uz augšu, pārbrauksim uz citām vietām, mēģināsim noķert lielos sapals uz visādiem maziem mānekļiem, mēģināsim pastāstīt, ko tad īsti izmantot pavasarī. Un pārsvarā mēs ķersim tādiem, es pat nezinu, burbulīši, kā viņus nosaukt, čabulīši. Varbūt atrasinās no vārda čab, kas ir angliski sapals, tad es viņus saukšu šodien par čabulīšiem, tādu bumbulīši, un tad skatīsimies, kā mums veiksies. Tā kā viens opīti jau bija, un mēs turpinam. Kārtējais pierādījums to, ka brillēm ir jābūt, jo ejot pupi, es ļoti labi redzu grunti, un ja es nevaru noķert sapals, tad es lasu mānekļus. Kas pa monstru? Šādi, ziniet, kā Jānis šādas filmē, fotografē, viņš uzliek, un tā pasniedz tā priekšā, nu šis kaut kāds 55 centimetri varētu būt, vai ne? Pirmais sapals šogad, un uz šāda bumbuļa, redziet, izmēra starpību. Viņš nemaz mutē nevar ielikt to lielo bumbuli, bet viņam interesē, kas tas ir, tā kā Jānis pēc brītiņa arī pastāstīs, kāpēc tiek izmantot tieši šādi mānekļi, un iespējams pat pastāstīs, kāpēc sapaliem tas viss garšo. Tā kā, nu turpinam. Pirmā zivs ir. Skatīsimies, kā mums veiksies tālāk. Aiziet. Sapaliņš pagājis bišķi augstāk, bija pa straumi. Un noparkojām pirmo tiešām sapaliņu. Tik apstīsimies, cik liela ir zivtiņa. Te jau nevar, te ar spinningiem bišķi prātīgāk nekā ar mušu makšķerēm. Tā mēs izvērt tieši ārā. Nu. Tātad vēlreiz. Ķeram ar bumbulīšiem, smukiem apaļiem. Un ķerās šādi smuki apaļmutnieki. Kā Jānis teikt, 50-nieks. Nu, vareni. Diena knapi sāksies. Nē, diena patiesībā jau ir tuvu pusdienai, un pulkstenis ir aptuveni 2. Mēs bišķiņ tā kā esam šodien vēlāk ļāvām, lai diena iesilst un skatāties sapals ēd. Tā kā izmantojot šīs te brīvdienas nākamās un gāziet sapalos. Iegāju bālēt kaut ko. Jā, bija un ieskrēja zālē. Tā es kaut ko, tagad galvenais nenolaustu spici, kā man ir bijis. Tātad bija laba zivs, un tā labā zivs ieskrēja zālē. Un zālē, protams, viņa attāķējās, tā kā viss notiek. Izrādās, ka zivis ir diezgan tuvu arī jau krācējiem, kas ir vairāk raksturīgs nārsta laikā, bet tā kā mēs esam šobrīd 16. kurā tur aprīlī, un redzam, ka ārā ir tuvu 20 grādi, tā kā šis gads vispār zivīm un mums, es domāju, kā cilvēkiem arī ļoti neparasts no tā, ka tā temperatūra mainās burtiski pa nedēļām. Ja pagājušajā nedēļā mēs varējām braukt uz Lēpēm bez mazvai, tad šonedēļ jau varam atkal iet ar šortiem ārā un pļaut zāli. Pavasaris ļoti interesants šogad. Tā kā zivīm tas arī izskatās, ka ļoti labi patīk. Bet nekas. Zivs ķerās.
mēs turpinām zivis ķert. Un tā, Andris izdomāja, ka mums šodien vajag uz maiņām iet. Viņš pamakšķerēja, es pamakšķerēju, no sākuma domājām pusstundu, bet tad izvēlējāmies, ka vienkārši ir posmiņas. Esam atbraukuši pie nākamā posmiņa, varētu arī iet zemāk, bet tādu stūrīti iziesim, augšā pret straumi, pamēģināsim, pataustīsim, brauksim jau tālāk, dziļāk mežā un uz tādiem jau nedaudz nopietnākiem posmiem vietām, kur grūtāk tik klāt un mazliet mežonīgākas, vairāk sakrituši koki. Bet te tā iesildīšanās, jo no rīta tomēr vēl lija un visu nakti bija nelielas lietas, tad gaidam, kad varbūt tās nedaudz nokritīsies ūdens līmenis un uzsils diena, jo zivis paliks aktīvākas. Kukaiņi lido, viņus lasa un šie arī lido, bet Anna teica, pastāstīšu, kāpēc viņiem ķerās. Uz viņiem ķerās, tāpēc, ka uz viņiem ķerās. Es visu, ko es varu pateikt. Nezinu, kādēļ viņiem patīk tās vaboļu formas. Nekā jau īstenībā dabā tāda tur nav. Ir visādas vaboļu imitācijas, kaut kādi tādi tur spāru kāpuri ir un žuki, maivaboles, vēl viss kaut kas, bet nezinu, ķerās uz šitiem. Sveiciens Martinam no Lietuvas. Ir mums viens tāds paziņa, kurš savas kasītes nerāda. Vispār nē, tur tā, kad ja pat bildē mačus tur ir, ko tu dari, man uz kasītes nedrīkst rādīt, es parādīšu. Tā. Nekāds noslēpums jau nav. Andris sanāk, fokusējās. Andris mums mācās filmēt, viņam vēl tikai mums interns ir. Nu tā kaut kā. Jackal Chubs, Silent modelītis jaunais, SSR, jaunie džakālīši, arī Silent. Silent tas nozīmē, ka nav iekšā papildus grabuļa. Man viņi vairāk patīk. Krāsiņas, dažādākas, spilgtākas, pošākas, netik pošas, dabīgākas. Roku darbu moblerīši, visādas vaboļu imitācijas, bet tā strādās vēlāk. Nu, kaut kā tā, nu, otrā pusē. Nu, ir īstenībā vairāk nekā vajadzīgs. Nomainīju, izstrādāju tur tādu stūrīti ar vienu mānekli. Kaut kā liekas, ka ir jābūt, nomainu mānekli, mēģināšu vēlreiz. Bet īstenībā pa 2 dienām viss ļoti pamainījies. Es biju otrdien, ķērās ļoti labi, diezgan lielas zivis. Šodien ir 4. diena. Stipri vājāk. Bet makšķerējam 40 minūtes, tā kā vēl viss priekšā. Vēl viss priekšā, protams. Es domāju, dienas otrā pusē jāgaida, kad būs tiešām iesilis. Un ūdens pakāps varbūt par kādu pusgrādu vai pat grādu, jo ārā ir +26. Un līdz ar to jā, nu turpinam. Iziesim tur, līdz virs krāsītes, un tad brauksim tālāk, jau iesim iekšā mežā. Randi teica, nepatīk, kas? Ko? Rītiņi pat sāka bubināt par to, ka nepatīk, ka neķerās, jo diena ir vienkārši fantastiska un jau atmetu cerības un principā aizgriezos prom no upes un domāju, ka jāmet šodien miers, bet nē, ļoti labi mums ir paveicies, jo māneklis ir ārā. Un tūlīt arī redzēsim, ko mēs te noķērām.
Es teiktu, ka ļoti labs eksemplārs. Spinninga man ir lielākais šāds. Bet uz mušas, man liekas, ka neesmu tādu noķēris. Nu. Tā, tūlīt. Dodiet man mirklīti. Tā, labi. Noliksim malā. Skaisti. Nu, kā es domāju, kas tad mums te ir? Šēmnieks, trīmnieks. Es nezinu, cik šis vecais zēns ir liels, bet es teiktu, ka ļoti labs eksemplārs. Un pasakiet, ka braukt uz Apolos nav vienkārši superīgi. Un cik tas Jāni 40 kaut kāds? Varam nomērīt? Varam nomērīt. Nu, nomērīsim, tūlīt apstīsimies, cik liels ir šis burvīgais sapals, tā kā forši. Nu, kādas likmes, cik liels būs? Es teiktu kaut kā 40. 43 centimetri. 43 centimetri sapalēns. Nu, forši, kas pa muti, ne? Nu, lūk, tā kā mēs turpinam arī ķert zivis. Diena ir, cik pulkstens, 3 varētu būt, bet nu, temperatūra ārā sevi 20 pār grādi. Un zivītes izskatās, ka tikai sāk tagad patiesībā ķerties. Un tad ķeram nākamos, aiziet. Spinningot ir forši. O, tā kā forels. Ālantiņš. Nē, čabulītis. Nu, nomainījām mānekli. Uzlikām UV krāsojumu, pasties un gatavs. Šis kaut kāds, 2,8 varētu. Un forši. Tikām nedaudz ārā no stresa. Un noķērām zivi. Sapalīgi. Nu. Bet burvīgi zivs, vai ne? Un spēcīgi. Pavasarī tikai jāķer sapali, jo nekas nav labāks pagaidām izdomāt. Nu, sāksies līdeks, tad parunāsim, bet, nu, sapali un forelis. Sapali un forelis. Jā. Pagaid, nu, bija tā, jā, jūs redzēsiet, mums te bija bišķiņ mazā filmēšanas ķibalīte, mums operators bišķiņ, kā saka, norāva burkas. Tas, principā, zivu mēs izvilkām, tas jau pats galvenais. Un sākotnēji likās, ka zars, bet nē, zara vietā izrādījās šāds burvīgs sapals. Nu, tuvu 40 centimetri, kas ir gatavs nārstam. Un, principā, ko es jums varu pateikt, brauciet sapalos. Un baudiet šo burvīgo laiku, jo, principā, šobrīd ķerās gan arī visas zivis. Un tā kā, nu, sapali viena no mūsu ar Jāņu favorīti zivīgi. Nu, laižam vaļā. Džasā! Nu, re. Sapals ir ielīdz straumītē jau. Tas ir ļoti interesanti šim te periodam, jo vispār vēl bišķiņi pa vēsu priekš tā pasākuma. Vismaz mums tā šķiet. Sapalam izskatās, ka viss ir kārtībā. Viņš mierīgi jau tusējās pa nārsta vietām, vai precīzāk ļoti tuvi. Nu, kārtējais skaistuls. Burvīgi. Turpinam. Klasisks standartiņš. Ja mēs skatāmies, tad īsti šodien tāda ap 40. Gaidām kaut ko milzīgu, bet jūs jau zinat, ka man lielās zivis neķerās, tāpēc es priecājos arī par šādu izmēru sapaliem, kas man tiešām ir liela zivs jau skaitās. Tā. Pavasarī iespējams, ka es braukšu pat biežāk spinningot sapals nekā braukšu ķert mušu, jo ar
Spinningam ir ļoti daudz savas priekšrocības, ka tu izdarītu ar tālus metienus un novadītu mānekli savādāk nekā ar mušu, tāpēc tā ir tāda man jauna atklāsme. Nu, forši. Laižam vaļā un turpinam. Drīz arī Jānis rādīs, kā pareizi nobildēt mazu zivi, lai viņa izskatās liela. Un pastīsimies, viņš arī kaut ko var noķert. Aiziet. Reko to var parādīt. Es tev neko nerādīšu. Skatītājs nesapratīs. Nu ko? Cik mēs stundas? 3 stundas jau makšķerējam. Vismaz, man šķiet, jā, kaut 3 varētu būt, un diena tiešām ir iesilusi. Es varu pateikt tikai to, ka ļoti kārtējo reizi priekš manis ļoti daudz atziņas par sapalu ķeršanu, ko es nekad nebiju darījis ar spinningu. Nevienu reizi, pirmā reize bija šodien, ir šodien, un vēl turpināsim arī šodien. Un tāda sajūta, ka mēs esam atbraukuši pie Sprīdīša uz laimīgo zemi, kur tiešām sapali ir samērā daudz un diezgan liela, vidējais izmērs ap 40. Un svarīga nianse, ko es pamanīju, kad tādā upē ejot, teiksim, pret straubi, ir jāskatās visu laiku, principā jāpievērš uzmanību māneklim, cik dziļi tas māneklis iet, un cik ātri jāstina, tad kaut kādā brīdī kāds jālaiž zemāk, tad jāceļ atkal augšā, un principā vajadzētu arī ļoti pievērst mānekļu krāsai uzmanību, jo iepriekš mēs makšķerējām ar tādiem tumšiem mānekļiem, un tad mēs uzlikām UV krāsu, kas likās kaut kādā brīdī pat pavērās vairāk vaļā nekā tā tumšā krāsa. Un tad es bišķiņ tā kā paņēmu to domu no mušiņu makšķerēšanas, tad, kad ir saule. Parasti mēs izmantojam diezgan spilgtus streamerus, jo saulē tieši zivs, ja skatās, piemēram, uz augšu, viņi to tumšo mānekli neredz, jo tas viss tur pazūd principā pret saules gaismu. Un tajā brīdī ļoti nodara kaut kāds saucamais bling-blings, kad tajā brīdī, piemēram, kad tas māneklis iekrīt iekšā, viņš rada kaut kādas, protams, pirmais, kas ir vibrācijas, un otrais ir jau tādu atspulgu, kad zivī vieglāk ir noķert to mērķi, un tad arī attiecīgi uzbrukt. Un varu tikai pateikt to, ka nomainot uz spilgtākas krāsas mānekli saulainā dienā, un mums rezultāts krietni uzlabojās, un šobrīd rezultāts ir 7, man liekas, kad 6. 7 zivis esam izlikušas un 6 ir aizgājušas. Tā kā noteikti varu ieteikt jums tā, ja jūs braucat copēt, ja ārā ir apmācies laiks, izmantojot tumšus mānekļus. Tas ir tam dēļ, ka zivs, ja skatās uz augšu un nav īpaši spilgtu gaismu, tad to tumšo mānekļu viņas krietni labāk redz. Un, attiecīgi, ja ir saulaina diena un diezgan spilgta saule ārā, tad izmantojot vairāk spilgtus mānekļus, kas to gaismu tieši reflektē un palīdz zivī izvēlēties mērķi. Tā kā, mēs turpinam. Jebkurā gadījumā esmu ļoti apmierināts ar šodien. Man pirmai reizei ķerot sapaus ar spinningu ir ļoti iepaticies. Un, protams, kad ja zirgam iedod normāls rats, viņš ar tiem arī var braukt. Tā kā paldies Jānim par lielisku makšķeri, par visiem mānekļiem. Un skatīsimies tagad, kā mūsu Jānim veiksies citā posmā. Un tad viņš, kā jau minēja, iemācīs jums pareizi nobildēt mazu sapalu tā, lai tas izskatās liels. Vairāk domāju par filmēšanu un ko tu dari, nevis par copi. Puk! Ja kādam vajag čabiku, iemetīšu koordināts. Jā, čūbīs palika kokā. Bija. Es pat redzēju, šis bija labs. Jā. Jāmaina māneklis. Sitiens arī bija? Sitiens arī bija, jā. Diez, kas nav. Tā sauc tāda amatierisms. Ja tev vajag konsultācijas sapar ķeršanā ar spinningu, droši raksti man. Tā kā lēstiem. Kas tur notika tikko? Maziņais čabulītis pieteicās atrādīties kamerai. Kā bass. Tāds. Mīlīgs. Mīlīgs. Tagad jāsaprot ir
Kā viņu uzbildēt līdz tās liels, jā? Uā! Bija liela. Kā tā? Nu jāliek zaļais, es Tad saku. bremzīte bija sāka kustēties. Labs bija kukainīgs. Labs. Ar vilni nāca pilnīgi tā, ka bija smuki tieši. Jūs redzējāt? Jāliek zaļais, Jāni. Brūno viņš neņem. Viens zaļais tiek piegādāts. Mani saka, ka būs zaļā. Zaļo, ja? Jā, zaļo. Zaļais. Kāds saulīte riet. Ja ne zīvis, tad bromantika. Nu, kaut kāda zivis bija, bet man jau liekas tādēļ, ka sāka kristies ūdens, cik nokritās. Nu, savu 10 centimetri ir, es teiktu. Jā. Pēc aiztaisīja augšā slūžas un ūdens diezgan strauji sāka pazemināties. Un līdz ar to tā copīte no tādas vājas pārtapa par pavisam bēdīgi. Es tak teicu, vajag zaļo liktu, Janka, tu vispār mani neklausi. Aiztemerētais bārdas! Lūk! Aiz bārdas nē. Bija mutē, redzi? Jā? Kā lai viņa ārā dabūt tagad? Jā, zaļais. Jānis visu laiku neticēja. Cik man prasīja? 2 minūtes aptuveni. Zivis ir, zivis jāķer. Ar šo mēs ar epizodu varam beigt, un ko mēs darīsim nākošajā raidījumā, es domāju, kad ir mājas svētki, un mājas svētki mums asociēs tikai ar ko? Principā līdekām. Mēs būsim līdekās un mēģināsim lielos džerkus un lielās gumijas. Tā kā tiekamies nākamā epizodē. Čau!